Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Mēs kārtējo reizi esam viesmīlīgajās Dziesmu svētku biedrības telpās Sidraba Birzī. Kārtējā raidījumā veitījums Dziesmu svētki. Šodien pie mums ciemos ir Rūta Mukta-Pāvala, Latvijas Kultūras akadēmijas profesora, vadošā pētniece, kultūras ministrs, padomniece kultūra politikas jautājumos. Inta Ozola, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore, ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadībā, supervizoru kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra un bakalaura grādu skolu vadībā. Un Edgars Vītols, diriģents, mūzikas pedagogs, Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas katedras docents, koru Aura, Aurum, Skan Tos un Rīgas valsts otrās ģimnāzijas jauktā kora mākslinieckais vadītājs, Dziesmu svētku virsdiriģents. Šodien mēs runāsim, es domāju, par visiem jums diezgan labi zināmu jomu, par izglītību, par pedagogiem un vairāk varbūt par tieši skolotāju nozīmi, vajadzību, problēmām un tā tālāk un tā joprojām. Un pirmais jautājums man ir visiem jums, kā jums šķiet, vai skolotāja profesija Latvijā ir prestiža? Jums būs viens mikrofons, ar kuru jums jādalās. Jūs tad nevarēsiet viens otru pārtraukt, bet kurš drosmīgākais tas sāk? Jā, paldies. Kā saka, pa kreiso roku. Man šķiet, ka šis jautājums drīzāk jau ir kļuvis par retorisko jautājumu, jo skaidrs, ka skolotāja prestižs ir ļoti, ļoti apdraudēts, jo īpaši mūsdienās kādreiz tiešām varētu atsaukt kaut vai to pašu 20. gadsimta sākumā vai 19. gadsimta beigās. Skolotājs bija atslēgas persona pēc būtības jebkurā ciematā, kopienā, un tas bija ārkārtīgi prestižs. Acīm redzami, tas bija saistīts ar to, ka ne visi cilvēki prata rakstīt, tā bija tāda superprasme, turklāt tiešām kaut kādas zināšanas, dabas zinātnēs un visās pārējās, protams, tika ārkārtīgi augstu ir vērtēt sabiedrībā. Mūsdienās, diemžēl, skolotāja specialitāte ir kļūsi par ārkārtīgi nepateicīgu, manuprāt. Es pati kādreiz tiešām vidusskolā nozvērējos, ka es nekad nebūšu skolotāja, un te es esmu kļūsi par profesoru, bet man likās, ka tas ir ļoti nepateicīgs darbs. Un šobrīd, kaut neskatoties uz to, ka tā finansiāla puse it kā tiek vairāk vai mazāk jau kārtota un sakārtota, bet tas prestižs joprojām nav tāds, kādu gribētos. Un tajā pašā laikā, ja mēs katrs atcerētos gan savu bērnību, gan arī varbūt domājot par saviem bērniem, skolotāja ietekme mūsu dzīvē, mūsu profesijas izvēlē, mūsu vērtību sistēmā ir absolūti nepārspējama un absolūti centrālā. Un tikai žēl, ka patiešām to nesaprot arī mūsu politiķi, manuprāt, to nespēja pienācīgi novērtēt. Diemžēl arī sabiedrībā, un skolotāji jau pārsvarā ir inteliģenti cilvēki. Retu reizi viņus var tomēr sasaukt, kad jau patiešām tas mērs ir iet pārpilns, vai ne, tas tiešām sakrājies, kā saka, tad ir arī skolotāju demonstrācijas. Bet pārsvarā skolotāji strādā, cieš, izdeg, un tas viss notiek klusu. Un runājot, jo īpaši par mūzikas skolotāju prestižu, es saprotu, kam ir arī veltīts šīs dienas saruna, es arī atceros, neskatoties uz to, ka mācījos arī mūzikas skolā, es ļoti, ļoti mīlēju savu mūzikas skolotāju. Un bija ļoti žēl arī mūzikas skolā, ka tu redzi, ka mūzikas stundas ir tās, ja kaut kas nenotiek, vai kaut kām jāaiziet, vai kaut kā, tad mūzikas tās stundas mūzika, tad vienmēr, tas tur tā.
Un, manuprāt, šeit ir arī, mēs turpinam šo tradīciju, man šķiet, ka tā ir milzīga, milzīga kļūda, jo tieši mūzika ir tā, kas palīdz arī STEM jomai, palīdz strukturēt savu laiku, palīdz strukturēt domāšanu, veicina iztēli, kas ir arī atslēgas prasme tieši mākslīga intelekta laikmetā, mūsdienu laikmetā. Jo, pagaidām mākslīgais intelekts nav pārspējis iztēlēt cilvēku tieši. Un man šķiet, ka mums tiešām ar visiem spēkiem ir jārunā ne tikai par atalgojumu, bet arī paralēli jācīnās tieši par skolotāju, un jo īpaši mūzikas skolotāju prestižu. Jā, paldies par jautājumu. Ļoti komplekss. Protams, ka te nav vienkārši atbildes, un iedrīkst arī tādu personīgo pieredzi, jo kā skolotājs esmu strādājis vairāk kā 20 gadus. Un tā skaitā ikdienā arī klasē ar bērniem. Es nekad neesmu jutusies neapspiesta, neteiksim kaut kā noniecināta, nekā upuris. Man vienmēr licies, ka man ir iespēja pašai ietekmēt klases līmenī un skolas līmenī lietas. Un arī tā brīvība, kas man ir bijusi, ir ļāvusi strādāt radoši, bet, protams, arī vienlaikus ir ļoti svarīgi, kas notiek skolā kopumā. Ja vadības attieksme, darbs, vērtības, tā būtu viena tēze. Skatoties uz prestižu plašāk, tad te, protams, mums kā sabiedrībai ir ārkārtīgi milzīga nozīme. Un kaut vai tāds viens piemērs, kā vecāki, mēs ļoti daudzi vēlamies saviem bērniem vislabākos skolotājus, bet vienlaikus tikai retais vēlas, lai viņu bērni kļūtu par skolotājiem. Un šis liek domāt, kas ir nogājis greizi, kāda ir šī sabiedrības attieksme izveidojusies, un man šķiet, ka varbūt, ka tā ir tāda nācijas īpatnība, latvieša īpatnība, ka latvietis nekad nav mierā. Viņam gribas, Viņam gribas norādīt uz trūkumiem, viņam gribas akcentēt negatīvo. Tā nereti gadās. Un arī sabiedrībā līdz ar to mēs vairāk lasām negatīvu informāciju par skolotājiem nekā pozitīvu. Kaut gan mums ir ārkārtīgi daudz lielisku skolotāju Latvijā. Bet šī sabiedriskā doma veidojas, protams, arī šādā kontekstā. Protams, tikpat būtisks ir arī valsts un sistēmiskais atbalsts viennozīmīgi, jo skolotāja prestižu veido arī gan šī atlīdzība, taisnīga slodze, ja visi šie jautājumi, tā skaitā arī tāds atbalsts, metodiskais, materiāla nodrošinājums, iespēja skolotājiem autonomi darboties, radoši, brīvi, lai materiāli viss ir pietiekami. Runājot par mūzikas skolotājiem, cik būtiski, lai katrā mūzikas klasē ir viss aprīkojums, lai skolotājs var radoši darboties. Tā kā, es gribētu teikt, ka šis ir tāds ārkārtīgi komplekss jautājums, kur mājas darba daudz ir katram. Tā es varētu īsumā papildināt. Došu kolēģim tad. Jā, paldies. Atbildot tieši uz jautājumu, man liekas, ka skolotāja prestiža šobrīd profesija nav prestiža un ir. Tādēļ, ka uzreiz noslāņojot dažādas jomas, pat pieminētais mūzikas skolotājs mūzikas stundās iespējams nav prestižs. Līdz ko šis mūzikas skolotājs ieiet korī un viņš ir diriģents, viņš kļūst par kaut kā ģēniju. Man liekas, ka tur viņu apēd šie skolēni ar acīm. Lielākoties tā man ir. Tas ļoti bieži tāda situācija, un es domāju, ka tad jāsāk skatīties, kas mums ir, kādi ir šie iemesli. Un man šķiet tieši tāpat, kā jūs arī minat, jā, tas sabiedrības noskaņojums uz šo skolotāju profesiju diemžēl ir ļoti negatīvs, bet te jāskatās atkal uzreiz ne visā sabiedrībā. Es pilnīgi skaidri varu pateikt, ka manuprāt, tas uz sirdi, tagad vēršot 67% vecāku tomēr uzskata, ka vēl joprojām skolotājs ir ar tādu stingru mugurkaulu, tas ir klausāms, redzams kā labākais piemērs. Savukārt tie 30%, kas diemžēl ir aizgājuši mūsu masu mēdījos, dažādos mēdī telpā, sociālos tīklos, dažādi šie komentāri, tikai viena skolotāja neveiksmes piemēru izceļot un apviļot ar visādiem normatīviem aktiem un no tā izrietošajām sakām, šķiet, ka mēs esam radījuši noskaņojumu, ka šī profesija nemaz nav prestiža.
lai gan īstenībā paši skolotāji ir ļoti varoši. Es tā vismaz pagaidām ticu, gribētu ticēt. Tur, protams, ir ļoti daudz citu jautājumus. Domāju, mēs vēl šodien parunāsim gan par finansēm, gan par atbalstu, skolas atbalstu, vecāku atbalstu, kurā brīdī tas notiek. Es tikai gribētu visiem novēlēt jau pašā raidījuma sākumā visai sabiedrībai domāt par to, kādu vēstījumu mēs iedodam tad, kad mēs paši masmēdijos, sociālos tīklos šo profesiju apspriežam. Jo, ja mūsu bērni un jaunieši jutīs, ka vecāki ir neapmierināti ar skolotāju darbu, tas automātiski nomantojas. Un tikai dažas atsevišķas tās dzirdamākās situācijas var radīt šī prestiža graušanu. Un tas pats, ko es gribēju kaut kad jau stāstīt par skolu jaunas dziesmu deju svētkiem, pirms tam, ja mēs mēdījos kaut kā pavērsīsim, ka tā dziedāšana, piemēram, korī ir tur tāda, un kāpēc tas jādara, un kam to vajag, tad tā ir tāda masu psihozes ietekmē īpaši pusauģiem, diemžēl, kuriem tas liksies vai saistoši, vai netik saistoši, piedošana izmantoši forši vai kruti, un kā es vienmēr saku, man korī dzied visforšākie, tie, kas labi mācās, tie, kas apmeklē sporta skolu vai mūzikas skolu, vai tie, kas jebkādā citā veidā. Man šķiet, ka tieši ar skolotāju vajadzētu būt tāpat, ja mēs varam šo procesu tādā mēdīju pasaulē parādīt, ka jā, mums ir skolotājs, jā, viņš var, viņš dara, risinam iekšā kabinetos tās problēmas. Žēl, ka mūsu varbūt sabiedrības iekārta tā ir uzbūvēta, ka kamēr tu neesi uzrakstījis atklāto vēstuli, tikmēr neviens tam nepievērš uzmanību. Tas, diemžēl, tā. Jā, bet es arī gribu vērst uzmanību tam, ka mēs jau ne tikai šajā izglītības sfērā, bet vispār kaut kā valsts mērogā bieži vien dzēšam tikai ugunsgrēkus un risinam problēmu tad, kad kaut kas notiek. Vienalga, vai tas ir kāds atgadījums, vai tas ir vienalga, kurā sfērā, tas ir ļoti bieži vērojams. Mums varbūt pietrūkst kaut kādas tādas tālredzības, stratēģijas un vīzijas, jo šīs jau visas būtībā ir tikai sekas. Man ļoti patīk tas, ko tu teici par to, ka tu ienāc pie kora vai tu kļūsti pēkšņi diriģents tad man šķiet, ka tas prestižs un cieņa tur jau arī ir dažādi tie līmeņi. Jo, protams, ka diriģents vai mūzikas pedagogs savā korī vai diriģents pieaugušo kolektīvā, viņš ir cienījams, respektabls un visiem šķiet, ka tas ir prestižs. Bet man liekas, ka mums vajadzētu parunāt par to, kādi tad būtu tie, ja mēs par tādu valsts attieksmi runājam, lai šo prestižu celtu, kādi varbūt ir kaut kādi īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi. Konkrēti, varbūt īsi pat ka tas, kas pirmais nāk prātā, piemēram, maksāt vairāk vai Jā, zinat, kā uzreiz pa skolotāju piedošanas tā paķēra, ja aicinājumam pirmais, kas nāk prātā, viss nevar izteikt tikai naudā. Paldies dažādām mērķu programmām, kur es zinu, ka skolotājiem ir atbalsti un jauniem pedagogiem vai varbūt pirmspensijas vecuma skolotājiem tā tālāk. Es tādam mazliet it kā gan arī humoram iedomāsimies situāciju utopisko, ja mēs skolotājiem maksātu, pieņemsim, 2000 vai 2500 eiro uz rokas, vispār, 3000 pieņemsim. Bet padomājam tagad uzreiz, ko skatās jaunietis? Viņš redz, tā ir karjeras izglītība, tas ir labi apmaksāts darbs. Mēs jutīsim, kā mums gadu laikā būs piepildīts studiju programmas uz pedagoģijas studijām. Iespējams. Es tikai tā, triviāli šobrīd. Katrs skolotājs, kas šobrīd domā, ka viņam tikai ir Es ceru, ka tāda nav daudz, es ticu, ka tāda nav daudz, bet ja kāds tāds ir, kurš domā, ka viņam līdz pensijai varbūt ir 3-4 gadi un viņam tā kvalifikācija nav nepieciešama, viņš par šādu atalgojumu būs gatavs doties uz Rīgu vai, piemēram, mācīties, studēt, jebko izdarīt, lai tikai būtu šajā amatā. Un tāda, ko mēs iegūstam, ka ja tā ir jau prestiža profesija, cieņpilna, labi apmaksāta, pieprasīta, tad mēs jau varam sākt uzlikt skolotājiem jau prasības par kvalitātes līmeni, par dažādām tām sekām. Protams, ne viss ir naudā. Tas ir tikai viens piemērs, ka šī tāda lielu tādu pavērsienu, protams, ko tas izmaksātu mūsu budžeta konsolidācijas jautājumos šobrīd, lai kaut ko tādu panāktu. Bet es tagad iedomājos, ja mēs tā tikai triviāli padomājam, šīs izmaksas jautājums, protams, ir milzīgs, bet ja katrs būtu ieraudzītu, wow, tā ir kaut kāda, tā kā brīnišķīga lieta, ko es varu darīt, nodrošināt, mums būtu puiši, vīrieši, kas var
būt skolotāji, var nodrošināt savu ģimeni, jo ticiet vai nē, mana darbība, es 7 gadus vadīju mūzikas pedagoģijas katedru mūzikas akadēmijā, nebija viegli atbildēt puišiem, kas nāca studēt šo profesiju, kādas ir tālākās karjeras izaugsmes tieši kā mūzikas pedagogam. Tālāk mēs runājam, jā, par diriģēšanu, par ansamblu, par mūzikas skolu, par dažādiem citiem darbiem, kur viņš var būt kultūras nama vadītājs, nozars vadītājs vai jebkas cits, bet tieši kā mūzikas pedagogam par šo atalgojumu, diezgan. Un tu saki, naudai nav nozīme. Jā, tātad ne tikai naudai. Es domāju, ka šiem līdzekļiem ir diezgan liela nozīme. Un tad, ja mēs sāksim šādā veidā paskatīties šo jautājumu un pēc tam vēlāk skolotājiem uzstādīt šīs prasības par to, kādam jābūt izglītības kvalitātes līmenim, tad jau mēs varam izvēlēties labāko skolotāju, jau mēs jutīsim konkurenci. Man visvairāk satrauc tas, ka šobrīd mēs aizpildam vakances. Mums ir tādi īstermiņa risinājumi un profesijas prestižs tas neceļas nemaz. Uz profesors Muktpāvels iesākto jau 19. gadsimtu, vai, piemēram, es atceros profesoru Ausmu Šponu, man doktorantūras pirmajā lekcijā stāstīja, tātad, ja mēs paņemam ļoti senus laikus par ciltīm, tātad labākais mednieks apmācīja puišas medīt, labākā virēja apmācīja, labākais zvejnieks, tātad skolotājs bija labākais. Protams, caur laikiem mūsu juridiskā vai valstiskā sistēmas ietvaros mēs esam nonākuši līdz šai sistēmai, bet skolotājiem jau labākiem. Un ja mēs paskatāmies uz tādu terminoloģiju kā darba vidē balstītas mācības, pirmais izsaukums, kas man ir, vai tiešām mēs eksperimentēsim ar bērniem un ļausim kādam mācīties uz bērniem. Nevienmēr man šķiet, tas ir ļoti uzmanīgi. Ja tam ir mentors, ja tam ir prakses vadītājs, tad, protams, mēs to varam darīt. Bet ja mēs pēc vidusskolas 12. klases. Uzreiz pirmajā kursā ielaidīsim skolotāju, un ja viņš ir labs, ja tur viss izdodās, brīnišķīgi, cepurnost, ja tur ir kaut kādas problēmas, un ja sāk nākt šīs sūdzības, ja sāk nākt kaut kādas tiesvedības, pasarg Dievs, vai kaut kādas problemātikas, tad mēs esam nonākuši jau līdz tam, atkal sabiedrībā, tas, ko es jau minēju, atkal viens mīnus tam, ka mums atkal graujās šis prestižs, jo mums jau nav vietā, ko paņemt. Jā. Mēs esam druskuņi aizmaldījušies no ilgtermiņa, īstermiņa. Jā, bet es brīnišķīgi jūs piemēri, Edgar. Es tikai domāju, ka mani bail bišķiņ domāt, ka pirms un pēc, man šķiet, ka šiem procesiem jābūt paralēliem. Un man šķiet, ka tas, ko jūs arī tagad stāstat, vēl viens aspekts varbūt, par ko mēs mazāk esam pieraduši runāt, ir personības faktors. Jo tomēr tas entuziasms, es nedomāju, ka ar jebkādiem gan kultūras politikas dokumentiem vai izglītības politikas dokumentiem administratīvi mēs vispār varētu celt prestīžu. Un, manuprāt, tāpat, kā mēs publiskajā telpā dzirdam tiešām kaut kādus negatīvus pārsvarā, kā jūs teicat, atgadījumus, tad tieši tāpat mums vajadzētu arī celt, atbalstīt pozitīvus piemērus, kas es ticu un es zinu, ka ir vairāk nekā negatīvi, bet tas ir, protams, atkal par to, kā tur bija, par to medus mucu un nedarbu spilienu, bet, manuprāt, tiešām saskatīt šīs te personības, vairāk viņas celt saulītē, dot viņiem platformas, konferencē, semināros, iedrošināt dalīties savās labas prakses piemēros. Es domāju, ka tas arī būtu ārkārtīgi svarīgi neturēt to sveci zem pūra vai pūralādē vai kā tur bija, bet tiešām mēģināt visos līmeņos, gan vidusskolas līmenī, gan jo īpaši augstskolu līmenī, celt savu jau esošu docētāju, prestīžu, viņu spējas, jo tiešām es ticu, ka tur arī tiešām tāpat kā jūs, Edgar, pasniedz vislabākie. Un tad man šķiet tā sistēma, viņi kaut kā tā kā sāk tīkloties un atsterot vienu otru, atspoguļot, un tad kaut kādas lietas mēs varam domāt, ka varbūt kaut kas virzīsies tajā uz to labo pusi. Nevis kaut kā safragmentēt, sasegmentēt laikā, kaut kādos spēlētājos, kas piedalās šajā izglītības procesā. Un tad domāt, ka, jā, mēs kaut ko izdarīsim, tad tur būs tā. Un man šķiet, ka šeit ļoti, ļoti svarīga ir sinerģija starp visām iesaistītajām pusēm.
Tad atgriežoties pie ilgtermiņa un īstermiņa, jā, jo saprotu, ka ātri to neko nevar panākt. Jā, ātri laikam tiešām nekas nav tādas liels pārmaiņas iespējams, bet man šķiet, es ticu, ka tādos 2-3 gados diezgan daudz ko var paveikt, un tas ir tāds īstermiņš. Un tas arī, ko Laimas kundze jau minēja par to informatīvās telpas aizpildīšanu ar pozitīviem stāstiem, tas ir īsākais veids, manuprāt, kā iedvesmot un mainīt savā ziņā arī domāšanu un vairot uzticēšanos skolotājiem. Ja mums būtu kaut tikpat būtu šis balans, ja, tad, protams, ka mēs būtu citā situācijā. Es piekrītu par atlīdzību tādā ziņā, ka, protams, tam startam, tai bāzei būtu jābūt pilnīgi pietiekamai, lai skolotājs mierīgi varētu izvēlēties strādāt vienā skolā, vienā darba vietā, darīt pamatlietas, un tad viņam vēl atliktu, arī man savā skolas direktora pieredzē vienmēr ir bijusi tāds uzstādījums, ka katram skolotājiem, ja vien viņš to vēlas, ir jārod iespēja darboties arī kaut kur plašāk, ārpus skolas robežām. Tātad, vai tas ir kultūras nams, vai tas ir kādi projekti, kad ir ļoti būtiski, lai skolotājiem ir iespēja arī to horizontālo savā ziņā karjeru veidot, jo nevienmēr viss ir vertikāli. Ja? Mums ir brīnišķīgi piemēri sabiedrībā kopumā, kur salīdzinoši tātad vienas profesijas, viena darba veicēja kļūst par ļoti nozīmīgiem sabiedrības domas veidotājiem. Tā kā šī atlīdzība pamatbāze, protams, ka ir ļoti, ļoti būtiska. Tad, celt gaismas pilis bez šī, protams, ka nav pamatot. Un es ceru, ka mēs tur nokļūsim. Jā, nav viegli laiki, īpaši šobrīd, konsolidācija no katra stūra uzglūda, un tomēr tā būtu pirmā lieta. Otrais, man liekas, tā vide, un tā vide, mēs te jau mazliet arī aizskārām tēmu par jauniem skolotājiem. Skolotājiem mums trūkst ļoti, un faktiski man gribētos teikt, ka tas ir vislielākais skolu vadītāju izaicinājums šobrīd vispār, tā kā pamatā nokomplektēt šo skolotāju kolektīvu un tad jau mēģināt virzīties arī uz tiem mērķiem, kas ir noteikti. Tā kā piesaista primāri šis, otrs man šķiet ir tās iespējas, ka skolas vadība saka, jā, es pieņemu, ka mans labais skolotājs ir gatavs un vēlas darīt arī citas lietas. Jo nereti ir tā, ka tie skolu direktori tā kā grib visu sev, ja, pieturēt, nekur nelaist, ierobežot, ja, tā arī gadās. Un šis, protams, ka tiem radošajiem cilvēkiem, tas ir ļoti ierobežojušs faktors. Tā kā man liekas, ka šis moments, protams, tās vērtības, tā vide, kas skolā ir, kas ir šis atbalsts, kopīgi izpratne, un valstiski savukārt, man liekas, ka tā ir tāda atbalsta sistēma kopumā, ka mums ir materiāli, mums ir pietiekams nodrošinājums, mums ir mentori, ja nepieciešams, mums ir arī tādas profesionālās pilnveidas programmas, kas ne tikai ir vērstas uz metodiku, uz skolvadību, uz šādiem aspektiem, bet arī uz mācību priekšmetu padziļināšanu. Ja mums ir ļoti dažādi skolotāji, viņi ienāk dažādos dzīves posmos, kādam varbūt vairāk vajag tieši teoriju, ja, kādam vajag praktisko, kādam vajag par attiecībām, tā kā ļoti daudz. Skaidrs, tad būtībā jūs jau skārāt to jautājumu, ko es gribēju uzdot tieši varbūt konkrētāk par muzikas, respektīvi par mūzikas skolotāju vispār izglītojušās skolās. Protams, ka skaidrs, ka viņi ir nepietiekoši un mums ir it kā jāaizpild vakants, bet droši vien tā situācija, ko mēs vēlētos redzēt, ka mēs nevis aizpildām vakants, bet ka mums ir no kā izvēlēties. Un šīs visas lietas, ko jūs minējāt, droši vien būtu ceļš uz to, ka mēs arī varētu šo kvalitātes latiņu celt diezgan augstāk, jo manuprāt, vērojot arī pēc savas pieredzes Mūzikas akadēmijā un uz pedagoģijas nodaļas ļoti labi var salīdzināt pa gadiem, kādi nāk studenti, kas startē uz šo profesiju. Tur ir ļoti, ļoti krasas atšķirības. Bet vai man tāds provokatīvs uzreiz tāds jautājums, bet vai tā problēma ir tajā, ka mums nav sagatavot skolotāju, vai tomēr viņi neatnāk līdz skolai? Tas būtu Edgaram jautājums. Gan uzreiz. Viena lieta, tātad, ja mēs runājam tieši par mūzikas skolotāju, piedošana, ka es tā mazliet vienu rindkopiņu atpakaļ, es vēlējos jau iepriekš pateikt, mūzikas skolotāji
profesijā ir viena ļoti būtiska atlases, barjera, kas ir jāpārvar, un, diemžēl, ja mēs saredzam, ka angļu valodas, matemātikas vai jebkura cita mācību priekšmeta pārsvarā lielākoties dominējoši pēc vispārējās izglītības, pēc valsts ģimnāzijas var doties uz augstskolu un studēt šo profesiju, tad mūzikas skolotāji atlases bāzes jau kritērijs ir iepriekš iegūtā izglītība, jeb iepriekšējās zināšanas. Tātad, ja mums, tikai utopiski pieņemot, ka mums ir kāda, lai saprotu tos skaidrs, ka 5000, piemēram, absolventi gadā, tas ir nevis mūzikas akadēmija, bet vidusskola, 5000 absolventi, kas pabeidz, tikai tie, kas mūzikas skolu, vai mūzikas izglītību ieguši iepriekš, var būt tie, kas var teorētiski tikai sākt startēt uz mūzikas akadēmiju. Un tas procents ir īstenībā ļoti mazs, tie varbūt no 5000 kādi 100, un tad vēl no tiem 100 jautājums ir, cik tad vispār izvēlēsies atnākt uz akadēmijai. Šobrīd mūzikas skolotājs, diemžēl, sagatavo tikai mūzikas akadēmijā. Tie gadi tieši tāda ir, kā Mārtiņš Klišāns tu pat minēja. Mēs abi tur darbojoties redzam, es 12 gadus strādāju, šis 13. Un redzam, ka, ja sākotnēji mums bija ļoti piepildītas grupas ar 12, 15, vienu gadu bija pat arī 17 absolventi gadā, šobrīd mēs nonākam līdz tam, ka mums jau ir 5, 4, iepriekšējais gads bija lielāks, bija 7, vēl pirms tam tur kāda 8, tātad viņi jau neatnāk līdz mūzikas akadēmijai. Un mūzikas akadēmija ir centusies pēdējo gadu laikā, kopš mums ir izveidots arī nodaļas, mūsu nodaļu vadītāji ir centušies šo pieejamību rādīt sabiedrībai, vai tas ir bijušas gan informatīvās dažādas lekcijas vai informatīvās telpas, piemēram, e-klases, kas jauniešiem nonāk. Mēs esam filmējuši dažādas video, es arī pats esmu bijis, un pat akadēmija pēc ļoti ilgiem laikiem bija tās izstādes skola, un tad tur tie gadi bija vai Ķīpsels halē, vai kur viņas tur bija. Mēs arī tur esam pabijuši, lai varētu šīs pedagoģijas, jo mums pienāca klāt ir pils programmas deju pedagogi, un šobrīd jau vispār tas ir plašāk, jo mūzikas akadēmija ir līdzatbildīga ar par tām studiju programmām, kas ir ar teātra mākslas un vizuālās mākslas skolotājiem. Un šo skolotāju neatnāk. Un tad jautājums, ko mēs varam izdarīt iepriekš, un te mēs esam daudz viet uzdevuši atkal mazliet tādu sāpīgu jautājumu par to bāzi, jo idejaski jau mums ir ļoti daudz Latvijā mūzikas skolas, mums ir samērā daudz arī mūzikas vidusskolas, un kas ir tas, kāpēc pakāpeniski gan pēc mūzikas skolām vairs nevēlas turpināt mūzikas vidusskolās, un kas ir tas, kāpēc pēc mūzikas vidusskolām daudz viet izvēlas vai nu šo mākslinieku profesiju, mākslas, ja, piemēram, piedošana, ja pieminu Rīgas domkoru skolu vai jebkuru citu mūzikas vidusskolu, mēs jau uzreiz zinātu, par ko runājam, ir vai nu kas nāk uz šo mākslas profesiju, kas būs kordiriģents vai varbūt kāds instrumentāls, vokālists noteikti viņš var būt, vai viņš izvēlas ceļu studēt vispār ārzemēs. Un tad mums runāt par to, ko mēs varam piesaistīt. Mēs jau esam gājuši ļoti daudz pretī. Tā baža, ka mūzikas pedagogi būtu kaut kāda otrā šķiras izglītība mūzikas akadēmijā, tā tas vairs nav. Protams, ka viņš vēsturiski, diemžēl, kaut kur vēl eksistē. Īpaši varbūt mazliet vecāks paudzes, varbūt gadagājumu cilvēkiem šķiet, ka, ja tu senos laikos netika diriģentos, tad gājas mūzikas pedagogiem. Tās šobrīd vairs tā nav, jo mums ir ļoti maz gadījumu paši daudziem gadiem, kur varētu teikt, ka mums ir bijuši pedagogi, kas pāriet uz diriģentiem, un ir diriģenti, kas arī pāriet uz pedagogiem, ne tāpēc, ka viņi nav tikuši vai nebūtu tikuši. Tie ir atsevišķi tādi gadījumi. Ko vēlos tajā vienkārši teikt, ka ja mēs runājam tieši par šo mākslu pedagoģiju, tad mūzikas skolotājiem jau tas atlases kritērijs, kā es minēju, viņš jau ir no iepriekš iegūtās izglītības. Un tad ir jautājums, kas ir tā vilkme, lai viņš kļūtu. Un ja mēs runājam par šo personības, jāatzīst, ka arī ne visi, kas vēlas kļūt par mūzikas skolotājiem, īstenībā, godīgi sakot, nevienmēr to var, jo klases priekšā vispār izglītošā skolā skolotājs saskaras ne jau ar to mācību procesu. Jā, tātad par šo mūzikas skolotāju jautājumu viena lieta, bet vispār par ko mēs saskaramies tātad klasē mācību stunda. Tad, kad mēs runājām jau iepriekš par profesijas prestižu, es gribēju jau pieminēt, ka skolotājs saskarās ar daudziem izaicinājumiem skolā, kas nav saistīts tikai ar mācību saturu. Tātad, ja mēs aizpildām vakances mirklīgi un dodam visādas izglītības kvalitātes un tiesības strādāt skolā tādiem, kam nav pieredzes, mēs iegūstam tikai ļoti negatīvu rezonanci, jo, diemžēl, šim cilvēkam nevienmēr ir pašos pamatos mūzikas mācīšanas metodika, secīguma, pēcticīguma princips, ir mainījusies pieeja. Ik viens, kas tagad
tagad stāsta par to, ka tur uzdod mājās, tur famažoru kaut kādu tur akordu atrisinājums. Tas vairs nenotiek vispār izglītībā. Un ja kāds to prasa no skolēniem, tas nozīmē, ka viņš strādā vēl pēc vecām programmām. Viņš nezina, ko mēs vēlamies no šī skolēna šobrīd ar visiem 5 darbības veidiem, kas ir mūzikas klausīšanās, muzicēšana, dziedāšana un tā tālāk. Bet tā visa starpā mēs visu šī mācības saturs ir tikai kaut kur iestarpināts starp daudzām izaicinājumu pilnām situācijām, par bērnu jauniešu vaicājumiem, kam man tas, protams, labs pedagogs to mācēs atbildēt, bet ja viņš nav tam sagatavot šiem jautājumiem, viņš to nemāk atbildēt. Dažādi izaicinājumi, disciplīnas jautājumos, ja to tā var teikt, ja visāds, vai tās ir runāšanas pretī, vai kaut kādas jauniešu spurainums. Protams, viņš tāds ir bijis vienmēr, bet tas ir tas, kāpēc mēs runājam, ka skolotājiem jābūt būt ar pietiekami augstu izglītības līmeni, izglītības kvalitāti kā pedagogam un kā māksliniekam, lai viņš vienlaikus tiek ar šīm situācijām galā veiksmīgi, un lai viņš vienlaikus ir arī muziķis un var klasē nodziedāt, nospēlēt, novadīt, visu klasu nodirģēt, salīt grupās, tie ir kanoni, ritmu kanoni, dziedāšanas kanoni, ļoti interesants nodarbs. Mēs atgriežamies pie CIMS skolotāju semināru un tautas skolotāju statusu, jo es lasīju dažas aptaujas par skolotāju ikdienu un procentuāli un statistiski, un viena no sadaļām bija tāda, ka tāds mūzikas skolotājs, viņš saprot, ka tie viņa kolēģi skolā, kas ir viņa kolēģi, viņi īsti nesaprot, kas viņš ir. Viņš ir tāds stundu aizvietotājs, viņš ir tagad visu caurumu aizbāzējis, un tad it kā ir tā, ka, kas tad tev tajā stundā jādara? Jūs taču tur padziedat bišķiņ, ja? Un tad, kad pēkšņi nonāk skola līdz brīdim, kad ir jātaisa svētku pasākums, tādi visiem ir mutes vaļā, un visi ir tā kā bez rokām, jo bez tā muzikas skolotāja nevar iztikt, jo viņš tomēr ir zināmā mērā skolas kultūras dzīves vadītājs īstenībā bieži vien tā ir. Es gribēju, varbūt par šo, ja ir vēl kaut kas droši, jā. Ļoti, bet man šķiet, ka tas arī šie jautājumi, par ko mēs runājam, mazliet varbūt arī jāpaskatās tādā plašākā kontekstā vispār, kur ir šī te humanitāro un sociālo zinātņu vispār tāda loma sabiedrībā. Un, ja mēs redzam arī tagad, cik vecāki motivē to savus bērnus apgūt tieši STEM priekšmetus un marginalizējot tieši humanitāros un tajā skaitā, diemžēl, arī mūzikas izglītības priekšmetus. Bet man šajā ziņā svēta pārliecība tiešām praksē balstīta, kā parasti tiem, kam labi veicās mūzikā, tiem arī ļoti labi veicās STEM jomās. Un tā ir tāda likumsakrība. Es gribu paprovocēt, vai otrādi. Cik jums bija, Edgar, algebrā un ģeometrija? Man arī, starp citu. Man arī. Es gan sevi nevaru pie šiem pieskaitīt, bet mūsu dārziņu skolā vienkārši tur bija drusku cita tajā laikā. Lūk, citas prioritātes. Cita politika bija iekšēji. Jā, un mūsu meita, kas spēlē violi, un viņa ir izcila matemātiķe, un tagad biomatemātika, un visas lietas. Tā kā man šķiet, ka vecākiem ir jāparāda, ka mūzika ir tieši tā, kas palīdz strukturēt domāšanu, un tieši arī STEM jomā. Jo ir taču bijuši dažādi starptautiski eksperimenti. Es atceros, kādreiz sen apakaļ mūzikas akadēmijā bija viena profesora no Pēterburgas, kas minēja to Čikāgas eksperimentu, kad pusē no pašvaldības skolām noņēma nost un mācījās tikai saucamo STEMu, un otra puse mācījās mūziku un visu, un rādītāji tiem, kas mācījās visu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka pašos pamatos bija STEAM. Un kur tas A-burtiņš tur tā kā izvilkās, tad pazuda, tad atkal tagad iekļaujās. Es gribu izmantot šo iespēju. Kāpēc ir šī kopsakarība? Tādēļ, ka mūsu smadzeņu darbība īpaši bērniem ir ļoti saistīta ar tādām lietām kā sīkā motorika. Un te lūk parādās ne tikai matemātikas uzdevuma rēķināšana, lai cik es arī to atbalstu, es jau te aizkadrā teicu, ka tātad ģeometrija man daudz kur izglāba. Man bija tāds brīnišķīgs skolotājs Imants Razdiņš, kas bija strādājis pirmajā ģimnāzijā un vienkārši fantastiski. Es saku,
Nē, es diemžēl no pirmās nē. Nesaka, diemžēl. Nē, par laimi vai diemžēl nav viens sakot. Ir labi, kā ir. Katrā ziņā sīkā motorika, tāpēc vizuālā māksla, ko mēs rakstam zīmēm, mēs muzikā, šīs kaligrāfiskās simbolu zīmes, nošu raksts, kāpēc mēs tādu mācamies, bieži vien daudz uzdod lielu jautājumu. Nots sevī ietver simbolu, laiku, augstumu, ilgumu, teksta zilbi, nošu atslēga, simboliskā veidā tev parāda, kur tas ir augstums. Tu skatoties uz noti, kas ir līnija kopā, ieraugi tik plašu informāciju, kas tev jāapgūst pakāpeniski. Kāpēc mēs muzicējam? Mēs dziedam, elpojam, mums ir dikcijas, bērnu, logopēdiskās problēmas. Atnāciet lūdzu 1.3. klasēs uz kori, viņas atrisināsies 90% gadījumu. Un skanošie žesti, ko mēs esam savā laikā, tas bija profesors Arvīds Platpers, kurš to bija iesācis, un šobrīd tas arī skolās mēs to cenšamies, ritmika vai korsorfs. Skanošie žesti, knipji, plaukstas, koordinācija, roku kustības. Mēs vairs nevaram runāt tieši par smadzeņu puslodēm, tas vairs nav mūsdienu, mēs runājam par, jā, tas ir nocojas, tāpēc mēs runājam par smadzeņu centriem, bet viņi tik un tā ir ļoti saistīti ar mūsu labās kreisās ķermeņa puses darbību, lai mēs tagad redzētu tieši šo piemēru. Mana nepilnas 5-gadīgā meitiņa, kas arī izrādījās, ka ir tomēr kreilis, un es arī redzu, kādas ir viņas varēšanas jau šobrīd, un ko mēs jau varam darīt, lai pārorganizētu vai papildinātu tādi mazi. Inta, man jautājums, starp citu, uzreiz varbūt mēs varam drusciņi virzīties uz priekšu, jo mēs, man liekas, te varētu sēdēt un baudīt šo sarunu visu dienu. Kādreiz bija tāda iniciatīva, man liekas, tas Šadūrska laikā, bija tāda runa, ka varētu nodrošināt visās vecuma grupās to kopmuzicēšanas procesu. Un tur kors vai orķestris, vai nevajadzētu, piemēram, atgriezties pie tās idejas, ka katrai skolai pie akreditācijas būtu šī ideja jāizteno kā obligāta. Es diezgan provokatorisku. Jā, un ar visu to, ka es esmu milzīgs dziesmu svētku fans un aizstāvis, es gribu teikt, ka ar obligātu mēs arī nekur tālu nevaram tikt. Ja? Un es savos skolas laikos vienmēr esmu bijis korī un gaudījāmus dziesmu svētki un vispārēji. Tiešām ar visus ir, tāpēc, ka man bija tāds skolotājs. Uzreiz pateikšu. Jo projām atceros, mana mūzikas skolotāja Kalnciema vidusskolā nostāda, visiem stājas, smaids, lepnums, tas, ko Edgars tikko jau runāja, ka tas viss, to iemācīja man skolotāji, un to es vienmēr esmu paņēmis līdzi un nesusi līdzi arī saviem skolēniem. Par to obligātumu, un es atceros arī to otru epizodi, obligātais koris, un tad jāmūk prom tur kādam, un kāds tur negrib, un vecāki protestē. Kā to var to uzmanīt, to novērtējumu mainīt? Man liekas, ka tas ir tas profesionālais skaidrojums, tas, ko Edgars pirms brīža ļoti labi ieskicēja, kas ir tas ieguvums bērnam, bet tiešām tādā no profesionāļu pozīcijām vecākiem saprotamā valodā šis ir jāskaidro. Jo man šķiet, ka mums reizēm pietrūkst, un tas arī ir tas, kas var palīdzēt to skolotāju autoritāti savā ziņā arī veidot, skolotājs kā profesionāls, kas ar argumentiem patiesībā un ar šo tādu savām zināšanām var parādīt to pienesumu, to nozīmi, to lomu. Un tas arī gan uzliek robežas, gan arī parāda. Jā, tāpēc man šķiet, es nebūtu piekritējis tam, ka visu obligāti, bet katrā skolā, protams, ka ansamblim, korim kaut kam ir jābūt obligāti. Par to vispār nav diskusiju, bet vai obligāti visiem bērniem, jo ir tā, ka redz bērnam mūsdienās, mums jau bērns tagad ir tādā ļoti nopietnā statusā mūsdienās, un pārsvarā viņam ir tikai tiesības, jo pienākumi diezgan reti, bet man liekas, ka zināmā vecumā ļaut bērnam iespēju izvēlēties ir kaitīgi. Jo mēs taču neapspriežam mācīties matemātiku vai latviešu valodu. Tas netiek vispār apspriests. Un kurš tad no viņiem to gribētu darīt, ja viņam brīvprātīgi tas būtu jāizlem? Kāpēc mūzika ir tādā statusā? Es šeit gribēju piebilst par to obligātumu. Īstenībā es esmu vairākas diskusijas jau izdzīvojis cauri par to obligāto kori. Tas ir sarežģīti. Nošķirsim vienu, skolai obligāti, piedodiet par vārdu obligāti, būtu jānodrošina
iespēja, jāpiedāvā. Ansamblis, koris vai orķestris, labāk, ka tie ir kori katrā vecuma grupā. Tas būtu skolai jānodrošina. Vai likt visiem bērniem to obligāti? Tātad, ko mēs šobrīd saprotam? Katra kora darbība šobrīd vai ansambļa, tā ir interešu izglītība, tātad brīvas izvēles. Es uzskatu, ka sākuma izglītības pirmajā posmā varētu būt kāds no muzikālajiem, mūzikas šiem interešu izglītības kolektīviem saistošs, es negribu teikt vārdu obligāts. Kādēļ? Jo, ja mēs piedāvāsim bērnam pagaršot kaut kādu ļoti saudabīgu, eksotisku augli, ko viņš nekad nav ēdis, vai labāk ēst gurķīt vai banānu, viņš pateiks gurķīt vai banānu. Tāpat kā mēs viņam pirmajā klasē prasam, Jāni, tu ies spēlēt futbolu vai ies korī? Par ko mēs runājam? Bet tā kā es arī vidusskolēniem, un starp citu nevien tādiem, kas viņiem arī ir vecāki teikuši, tev jāiet tagad pie tā Vīto dziedāt. Viņš atnāk uz to noklausīšanos, es saprotu, ka mums jau nav tā sadarbība. Es saku, klausies, zini kā, es zinu, tev mamma atsūtīja sarunājumu. Pirmie 2 koncerti, un pirms 3. tu man pateiksi, vai tu piedalīsies vai nē. 3. viņš prasa tieši cikos, kur jābūt, un vai drīkst kreklu mazgāt pats veļas mašīnā, vai ir jānes uz ķīmisko tīrītavu. Viņš ir iesaistīts līdz tam, un tāpēc man šķiet, ka kaut kur sākuma izglītības pirmais posms varētu būt nedaudz saistošāks, vismaz kā minimums 1. klase, ko mēs kādreiz esam teikuši masu kors, kas vienkārši dziedāšana, muzicēšana rotaļu formā, lai piedāvātu iespēju tālāk vedam to uz interešu izglītību. Lai nesanāk tā, ka mēs, protams, es ticu, ka 7. klasē, padomājot par meitenēm, zēniem, varbūt tur jums ir ļoti liela taisnība tās mukšanas un tādas, un tad man tur lika, man tur vajadzēja. Varbūt tas ir mazliet pa skarbu, bet tas, ka skolās jābūt. Mūs uztrauc jau, laikam es saprotu, ar ko Mārtiņš Klišāns jautāja, mēs to runājam arī pirms šiem svētkiem, iepriekšējiem. Mums ir ļoti, ļoti milzīgas, pierīgas vidusskolas, milzīgas, ar ļoti apjomīgu skolēnu skaitu, kuros netiek piedāvāts. Nav interešu izglītības zem programmām, nav ne vokālais ansamblis, ne kors. Ja ir vokālais ansamblis uz, piedodiet man, uz 1100 skolēnu vidusskolu, tas nav nopietni drusciņi. Ja tur nav visās vecuma grupās vismaz labāks vai netik labs šis kolektīvs. Tāda bija tā doma par to obligāto. Kaut ko vajag, kaut kur varbūt ne. Es tikai vienu mazu piebildi. Man šķiet, ka te ārkārtīgi loma ar tam skolotāju faktoram, jo tā pieredze, tā mūzika aizrauti ir jāpiedzīvo, un to nevarēs iegūt tikai esot konkrētā, piedodiet, es teiktu tā provocējuši tādā garlaicīgā tehniskā mēģinājumā. Skolēns to līdzpārdzīvojumu neiegūst. Tad ir jābūt kaut kam vēl, un tad, kaut vai viens piemērs, atvedot skolēnu šeit uz dziesmu svētku telpu, tas ir pilnīgi citādāks piedzīvojums. Un man šķiet, ka tad tiešām liela loma ar tam skolotājiem, lai aizrautu. Jo man šķiet, ka tas ir izdarāms, un tiešām žēl, ja lielās skolās nav kārtīgu koru. Man liekas, ka tas tiešām ir tad jautājums vietā arī, kas ir tās vērtības, jo koris, dziesma, tas ir neatsverami mūsu tautas dzīves ziņai. Es domāju, ka tur jau arī ir tieši tā. Direktoru jautājums droši vien arī tomēr lielā mērā. Tas ir tāds sarunas un diskusija jautājums, bet es domāju, ka neatrisināms, noteikti atrisināms, bet jautājums ir, kā mēs ļaujam piedzīvot to vērtību. Un tad mēs pēc tam tepat virs mums dziesmu svētku noslēguma koncerta beigās esam lepni par to, ka tie vidusskolnieki grib dziedāt gaismas pilu beigās. Un tā ir arī valsts drošība, ja vēl tā varētu atļauties teikt. Paldies Mārtiņam Klišānam, jau tiecos pēc mikrofona, es par to budžeta konsolidāciju, tāpēc, ka mēs zinām, kāpēc mēs to mazinām vienās ministrijās, lai kaut kur citās, zem citiem kodiem būtu. Tas, ko mēs šogad 25. gada vasarā redzējām no mūsu jauniešiem, kas piedalās šajos koru kolektīvos, pārsteidza, jo tas nebija iestudēts nevienu sekundi un pat nedaudz neparedzēti. Tad, kad skatītāji no
koncertu programmu viņām izveidoja valsts karogu, pēc tam viņi nodzied dziesmu, kas viņiem patīk, ir tavs karogs, Jānis Aišpurs ar Renāru Kauperu ir autors šim skaņdarbam, un pēc tam ieceļ Mežaparka estrādē. Es uz jautājumu, cik tas vajadzīgs, cik tas nē, un es esmu tagad šobrīd pārliecināts 100% vajadzīgs. Mēs gandrīz tādu mazu hokeja tradīciju iecēlām Mežaparkā, jo estrāde kliedz Latvija. Tad ir jautājums, kas ir tā mūsu drošība? Identitāte, piederība, patriotisms. Man šķiet, ka tas ir finansēšanas vērts mehānisms bez bruņojumiem, ieročiem, mēdī telpu un tā tālāk. Tas ir tas vērts. Un tad, ja mēs paņemam atpakaļ vispārējās izglītības saturu, jo mēs drusku tā uz koriem dziesmsvētkiem tā redzamā daļa, un tad atkal to mūzikas stundu noliekam tur kaut kur nedaudz blakus, man šķiet, ka tieši šī kultūra izglītība, jeb humanitāra izglītība kopumā ir vieta, kur var visvairāk runāt tieši par šiem nacionālajiem jautājumiem. Jo matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas. Tas ir universāls lietas, jā. Tā nebūs vieta, un vesela sfēra, kas saucas integrācija. Tā ir vienkārši tiešākā integrācija. Man ir neskaitām piemēri šādi, kur caur kultūru, un īpaši manā konkrētā gadījumā caur darbošanos korī vai dziedāšanu korī vai vadot, tā ir vistiešākā integrācija, kas neprasa nekādas papildus līdzekļus. Un tā ir arī vistiešāka drošība īstenībā, jo bez šiem aspektiem, arī bez tās pašas identitātes, bez nacionālas pašapziņas mēs kļūstam par teritoriju. Tad jau, vispār par ko mēs runājam, vai ne? Tad jau nav vērts. Un jāpiebilst, ka es esmu lepns par mūsu jauniešiem šajā vasarā arī tādēļ, ka mēs izdziedājām 25 dziesmas latviešu valodā no galvas. Iedomājieties, kas tas ir par darbu, vismaz kā es strādāju. Izskaidrots ir Rainis, Ojārs Vācietis, Knuts Skujnieks. Ir izskaidrota katra rindiņa, katrs vārds. Vecvārds, jaunvārds, jēga, zemteksts, ko mēs izlasām starp rindiņām. Kas tad ir dzīves ūdens, nāves ūdens, kas Daugavā saticēja? Kas ir tas nāves ūdens? Ja jūs padomājat un izstāst, viņam ir man pat asaras drusciņu, jo es zinu, ka man jaunieši tieši tāpat arī to uztver, pēkšņi par tām savu veidu, labi, triviāli sakot īsumā, ja asinīm, kas ir saticējuši Daugavā aizstāvot dzimteni, tā ir tik laba sajūta, un lai būtu šī koru kvalitāte, dziesmu svētku procesa nodrošinājums, bet ne jau tajā, zin kā par kvalitāti mēs arī tagad runājam, viena lieta ir tajā, kur mēs gribam kaut kādas augstas virsotnes, tās nav pašmērķis, ne jau augstās virsotnes, ir kaut kādas kvalitātes latiņa, kad dziesma vai nu skan no sākuma līdz beigām, vai viņa izjūg. Un tā ir tā kvalitāte, par ko mēs runājam, lai dziesma skan no sākuma līdz beigām, un lai viņā ir visi vārdi un pareiza melodija. Mēs jau ne jau runājam par konkursu kvalitātes dziesmu svētkiem, bet lai nodrošinātu šādu procesu arī dziesmsvētku kontekstā, mums ir nepieciešama arī atbalsts mūzikas stundas. Jo mūzikas stundas iedos šo pašu pamatu tajā dziedāšanā, interesē, vajadzībā, prasmēs, arī nedaudz zināšanās, mēs ātrāk varam apgūt repertuāru, arī kori un tā tālāk. Tas mūs tomēr mudina, tāpēc to mūzikas stundu vispār izglītībā nedrīkst nekādā gadījumā. Es esmu ļoti bēdīgs par stāstiem, kurus es dzirdējis par kāršu spēlēšanu vai kaut ko tādu, un te atļaujiet pateikt šo piemēru, ka es tā kā strādājot tieši 21 gadu Latvijas universitātē ar jaukto koru Aura, man ir jau kāds 15-16 gadus, diezgan pastingri varbūt tā uzņemšana, jo mūsu kapacitāte nav bezizmēra, jo neviens mums nepiešķir tik daudz tērpus, vai mēs nevaram braukt uz kaut kur ar 3 autobusiem. Un tad, kad 2 fiziķi atnāk, 2 puiši stāv abi 2 un sāk dziedāt, un tu saproti, ka viņš rūc. Viņš nevar. Tad piedodiet, man atļaušos sev nosaukt par savu veidu profesionālu, lai saprastu, vai tas ir balss lūzuma dēļ, vai tas ir tāpēc, ka nav dziedāts, vai vēl kaut ko. Un es viņam jautāju, bet tu kori, viņš nav dziedājis, skaidrs. Bet muzikas stundas, mums tur, tā un tā, un tur it kā un tā, un tad vienmēr tur nenotika, vai ielikt tur sportu, vai tad mēs gājām, tad mums bija apvienotās klases, tad mums tur bija zālē. Tādi mazliet negatīvi tie stāsti, un es vienkārši šajā brīdī gribu teikt, tāpēc, ka nākamais mans jautājums ir, kas bija mūzikas skolotājs? Viņš tur baigi forši ģitāru spēlē. Es saprotu, ka tas nav bijis mūzikas skolotājs ar izglītību, tas ir bijis kāds, kas aizpild vakanci. Un tad es saprotu, ka šis ir tas, kas mums grauz prestižu, jo viņš vairs nevar. Un viņš ir apzakts ne tāpēc, ka viņš nevar dziedāt manā korī, kas ir samērā labs, viņš nevar dziedāt nevienā citā korī, bet trakums jau tajā, ka viņš jau nebūs tas, kurš varēs dziedāt arī karaoke.
Viņš nebūs tas, kurš varēs dziedāt laibraucienā. Piedodiet man, tad, kad viņa bērnam būs jādzied šūpuļdziesmu, arī tā būs tā ietekme uz nākamo paudzi. Jā. Es tikai domāju, tik ļoti labu aspektu, Mārtiņ, piedodiet, bet man šķiet aizkāra Edgars attiecībā uz to, ko darīt ar rūcošiem, kas neiekļaujas, vai dziedāšanas prakses nav arī tās, kas izslēdz kaut kādu noteiktu sabiedrības daļu vispār no šiem procesiem, kas mums it kā paši par sevi saprotami. Ko darīt ar citautiešiem, kas neiekļaujas vai nespēja kaut kādā veidā mūsu... Nē, es došu. Es jau domāju, nē, Edgar. Es tikai varu pateikt to, ka neviens nepiedzimst kā rūcējs. Jā, un vienkārši tā ir tā problēma. Es domāju, Edgars, kā viesis droši vien, es to... Būs šajā gadījumā tātad, ko teikt. Mēs uzreiz runājam par spējām un prasmēm. Ik viens piedzimst ar spējām dziedāt, ar spējām. Un tad ir jautājums, kur šīs prasmes sākot no, ceram uz ģimeni vispirms, pirms skolu, pēc tam un skolu. Tajā brīdī, ja ir kāds, kas ir tā saucamais rūcējs, tātad tāds ir viens gadījums no 10 000 cilvēkiem, kurš tiešām fizioloģiski nevar padziedāt, tāpēc, ka viņam balsēt neslēdz uz dziedāšanu, viņam ir kaut kādas citas problēmas, vien garāk, vien īsāk vai tā tālāk. Tātad tas jautājums ir, kādas ir bijušas šīs iepriekšējās tās prasmes, un ja viņš ir nonācis līdz 19 gadu vecumam, un viņam tur nav, tātad tas nozīmē, ka viņš jau mums ir pagājībā. Attiecībā uz citautiešiem noteikti nē, te mēs jau runājam integrācijas jautājumos, mēs ļoti labi redzam mūsu ne tikai Latgala, bet Rīga. Mēs nerunājam tikai par slāvu, bet mēs runājam par igauņu un lietuviešu skolām, poļu vidusskolām, ukraiņu tagad bērni, kas iekļaujās, un jebkuri citi, kas atbrauc, viņi dzied. Mums ir dažādi arī, kā saka, vai dieniņi, lai tikai nepārmet. Pēc skatiem vērojot tos priekšnesums, kas, ja mēs runājam par citautību skolu un arī tautību pārstāvjiem, viņi vienkārši izcila rezultātu. Tieši tā, reģionos ir ļoti labi. Ir ļoti labi, arī reģionos ir ļoti labi. Un paskatieties, kas mums ieguva Grand Prix šajos svētkos, tā ir balvu mūzikas skola, balvu pieruši. Tātad tas nozīmē, viņi nav varbūt liels tas sastāvs, bet cik viņi proporcionāli vispār ir iedzīvotāji, kas, teiksim tā, neko nepārmetot, bet tas atlases jau princips. Es noteikti novēlu visiem skolotājiem un skolu koru diriģentiem atcerēties vienu ļoti svarīgu lietu. Skolas koris nav personīgo ambīciju kalve, tā ir misija iemācīt, palīdzēt, apgūt. Tas nav noslēpums, ka to ir arī mani vidusskolu jaunieši kādreiz teikuši, ka tas ir nevienmēr atbalstāmi to brīdi, kad es korī paņemu tiešām visus. Tā noklausīšanās man ir uz 2. ģimnāziju 10. klasē, tādēļ, lai es saprotu, kurā balsi ielikt, un lai vispār iepazītu pēc vārdu uzvārdu un saprast skaidrs, kur man nolikt, ja gadienā būs. Ģimnāzijā strādāja 17, man liekas, vai 18 gadus. Man pa šiem gadiem es varu teikt, ka ir 4 vai 5 jaunieši, ar kuriem es esmu runājis ar lūgumu, kādā no varbūt notikumiem tiešā veidā nepiedalīties, bet būt klātsošam, viņi ir citādākā veidā palīgi, un viņi to vienmēr ir ļoti labi sapratuši, ka viņu prasmes, diemžēl, ir iztrūkušas jau sākuma izglītības posmā. Tad mēs atgriežamies, protams, pie tās kopmuzicēšanas visās vecuma grupās un īpaši jaunākajās klasēs, bet tā kā mēs te vienā brīdī drusku tā kā skārām kaut kādas tur budžeta konsolidācijas un ministrijām taupīšanas režīms un tā tālāk, man bija Rūtai jautājums, jūs vadījāt izglītības iestādi, kas bija zem kultūras ministrijas. Jā, 10 gadus. Jā, kādas ir, teiksim, jūsu sajūtas? Vai ir labi būt zem kultūras ministrijas, vai, piemēram, zem IZM būtu lielāks finansiāls kapacitāts, varbūt tur mazāks radošas brīvības, vai, es nezinu, varbūt jums ir viedoklis. Tas ir lielisks jautājums, paldies. Un patiesībā arī es jau 10 gadu vadīšanas periodā tiešām nevienu vienreizi esam piedzīvojuši šo te izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu
Ja jūs vēlaties naudu, ja jūs vēlaties attiecīgu infrastruktūru, nāciet pie mums, jums viss būs. Es tagad bišķi pārspīlēju, bet tiešām tādi mēs to pat sajūtām kā apdraudējumu. Tieši šī iemesla dēļ, ka kultūras ministrijas pakļautības augstskolām ir jābūt ļoti, ļoti ciešā sazobē ar nozari, ar kultūras sektoru, ar radošām arī personībām, izcilībām. Tev ir jāsaprot, kas notiek nozarē, un tieši izglītības, tātad kultūra izglītības politikas veidotājiem ir jāsaprot, kas notiek nozarē, un šeit tikai ar finansiāliem aspektiem, tikai ar infrastruktūras aspektiem mēs to nevarētu aizpildīt. Tā kā tas, manuprāt, tas ir tiešām kultūra izglītības, augstākas kultūra izglītības veiksmes stāsts, ka mēs esam zem savas, zem kultūras ministrijas. Tad mēs varam tiešām pavisam cita līmeņa komunikācija, cita līmeņa izpratne. Ja mēs būtu tagad izglītības un zinātnes ministrijas kaut kāda departamenta, tur kaut kāda iedomājieties 3 augstskoliņas, kur nav tas lielākais studiešu skaits, mēs pat fakultātes līmeni nesasniegtu, vai ne? Piemēram, Latvijas universitātes skaitliski. Tā kā tas ir ļoti, ļoti mums svarīgi, un tas ir tiešām mūs arī pasargājis gan no mūsu 3 augstskolu konsolidācijas, tieši izprotot šo te mūsu specifiku, cik mēs tomēr esam atšķirīgi. Mēs ļoti labi sadarbojamies, piemēram, šobrīd mākslas doktorantūras, profesionālas doktorantūras ietvaros. Mums ir kopīgas programmas arī attiecībā uz to pašu pedagogu sagatavošanu, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi, un tas mums ir ļoti svarīgi saglabāt savu specifiku. Tā kā ļoti liels paldies par šo jautājumu. Tad man vēl viens ātrs jautājums, vai ir labi, ka mūzikas pedagogus sagatavo tikai faktiski viena iestāde, mācību iestāde. Tā ir Latvijas, Daugavpilī vairs nav, jo tā ir tikai Mūzikas akadēmija. Tikai Mūzikas akadēmija. Es domāju, ka tas ir labi. Tas noteikti ir labi. Es kādreiz skatījies arī uz jautājumu, kāpēc, piemēram, vispārējos skolotājus agrāk, cik es atminos, piemēram, es strādāju universitātes, mums bija fizmata kurs, fizikas matemātikas fakultāte, un es zinu, ka tur bija arī šie skolotāji tieši pie fiziķiem un matemātiķiem. Viņi bija savā vidē, viņi bija pie profesionālajā vidē, un tad kaut kur vēlāk reorganizējot bija lūk šī lielā pedagoģijas psiholoģijas fakultāte, kurā tad visus skolotājus ar sagatavo, un tad tās matemātikas vai cita veida, tie matemātikas skolotājiem tās lekcijas ir tā kā attālināti, viņi jau nav tajā matemātiķu tajā vidē, un es šajā gadījumā, manuprāt, ir ļoti labi, ka mūzikas skolotāji ir tieši Mūzikas akadēmijā, jo mūzikas skolotāji iedalās tātad uzreiz 2 specializācijās, kas ir profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāji, kas ir uz mūzikas skolām, un man šķiet, tas ir brīnišķīgi, ka viņiem ir labākie viņu specialitāšu pedagogi, kādi vien var Latvijā būt. Un vispār izglītības mūzikas skolotājiem tieši tāpat metodiskais centrs ir Mūzikas akadēmijā, klavierspēle, vokālais, kora, diriģēšana, tie labākie pedagogi, kas mums Latvijā ir. Vai tas ir labi, ka ir vienā augstskolā, es šobrīd nemācēšu viennozīmīgi atbildēt, agrāk tā bija Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmija Rīgā, Liepājā bija un Daugavpilī. Šobrīd tās ir ļoti, ļoti minimālā apjomā, kas viņiem ir palicis. Faktiski tāda vispār izglītības mūzikas skolotāja sagatavo tikai Mūzikas akadēmija. Pozitīvi ir tas, ka tā ir tāda profesionāļu kalve, un es pirms tam varbūt ne līdz galam izteicos, ka nav tā, ka mēs skolotājus esam noturējuši tajā līmenī, ka viņiem jābūt tikai mūzikas vidusskolas. Protams, mēs ļoti aicinām pēc iespējas jau labākus ar profesionālām zināšanām, prasmēm reflektantus uz augstskolu, bet mēs jau esam uzņemšanas nosacījumi ir par šiem, man liekas, ka 10 gadiem ļoti, ļoti atviegloti. Jau tā ir tikai vai profesionālā ievirze, vai profesionālā, profesionālā ievirze faktiski, vai tas saucamais mūzikas novirziens, arī ir derējis, vai tā ir mūzikas skola. Bet katrā ziņā tā ir vieta, kurā man šķiet, ka mūzikas skolotājiem ir ļoti labi, ka viņi to var. Mēs būtu ļoti priecīgi kādā sadarbībā. Es zinu, ka notiek dažādas iespējas, piemēram, Liepājā atgriezt, jo tas reģionālisms tomēr nostrādā gan Latgales reģionam, gan arī Kurzeme, jo mums to ir daudz teikuši, tās indikācijas ir bijušas, ka ja Liepājā nav šo mūzikas skolotāju, tad tie, kas atbraukuši uz Rīgu studēt, ir ļoti, ļoti maz, kas atgriežās atpakaļ. Tas līdzīgi tāpat kā, kas atbrauc uz ārzemēm studēt, maz, kas brauks atpakaļ uz Latviju. Tāpat arī, ja atbrauc, mums ir Daugavpils bijuši puiši un meitenes
Rēzeknes un no Rēzeknes vai Jēkabpils, viņi visi atbraucot Rīgā, viņi ļoti bieži paliek Rīgā, pierīgā, reti kurš dodas atpakaļ, reti kurš. Bet tie, kas ir devušies, tie ir augsti profesionāļi, paldies tiem, kas šo darbiņu dara. Nu, tā mūsu vajadzība būtu patreiz nodrošināt to, lai šī vienīgā mācība iestāde, kurā var apgūt šo profesiju, tiek pilnīgi īstenot un skaitliski mēs vienkārši palielinātu šo studentu skaitu. Jo tur mēs, protams, varam nonākt, tad liekot lietā visu iepriekšējo, ko mēs izrunājām, gan prestižu, gan atalgojumu. Droši vien, ka tas ir pakāpenisks ceļš, lai mēs nonāktu pie tādas izcili labas atlases un iegūtu tiešām tādus ļoti labus mūzikas profesionāļus, aizrautīgus mūzikas pedagogus, kas laikam ir ļoti no svara. Aizrautīgi mūzikas pedagogi un tagad maza reklāmas pauze Mūzikas akadēmijai. Par to tiek ļoti domāts tādēļ, ka es ļoti ceru, ka drīzumā būs arī zaļā gaisma vienai ļoti labai studiju programmai, kas būs pirmā līmeņa, tā saucamā koledža tipa līmeņa programmai, kas varēs sagatavot pirmskolas izglītības skolotājus un pirmā klasi, tāpēc, ka tāds pieprasījums ir ļoti, ļoti milzīgs, un jūs saprotat, ka šie cilvēki, iespējams, viņi būs gatavi arī pēc 2 gadiem to jau tā kā darīt. Mums jau ir pirmā līmeņa studiju programma, kas ļauj pēc pirmā līmeņa, pēc 2 studiju gadiem droši doties uz interešu izglītību vai fakultīvu vai interešu izglītības centriem vai kādreiz mūzikas skolu jaunākām klasēm ar iespēju turpināt pēc tam 3. 4. kursā iegūt pilnu izglītību, lai viņš var būt pilnvērtīgs arī vispār izglītības mūzikas skolotājs un koru diriģents. Ir uzsākta. Nav, diemžēl pārāk maz. Iespējams, ka tas ir tas informatīvais loks, kas vēl ir jāapiet, un tam ir kaut kādā veidā varbūt vajadzīgi kaut kādi citi mehānismi, ko viena pati augstskola nevar tiešā veidā nodot. Kāpēc? Tādēļ, ka Mūzikas akadēmija ir ciešā sadarbībā ar visām mūzikas vidusskolām. Bet un mūzikas profesionāls ievirs, mūzikas novirzienu. Jā, noteikti. Protams, jā. Pedagoģijas un iedot dažādām skolām, iestādēm, tieši tiem vidusskolēniem, kuri varbūt savus mūzikas skolas gaitas ir kaut kur 8. 9. klasē pabeiguši, atkarībā no instrumentu vai specializācijas, kora klases un tā tālāk. Bet viņi, lai nāk un mēģina to savu, un ja mēs jutīsim, ka ir šis pieprasījums, mēs esam par to daudz domājuši, lai veidot arī ļoti labus sagatavošanas kursus. Tad, kad viņš ir 12. klasē, tāpat kā cits augstskolas to dara, mēs esam gatavi strādāt, arī tā būtu tāda atbalstām varbūt programma, finansiāli, protams, docētāja darbs un tā tālāk. Tas notiek Mūzikas akadēmijā, iepazīstot telpas, docētājus un to, cik tas var būt aizraujoši. Mēs par to esam domājuši. Tik mums vajag nedaudz to pieprasījumu. Mūzikas, un ne tikai mūzikas, bet vispār man šķiet, ka te kaut kas ar tām naudiņām būs jādara labāk nākotnē un atalgojumiem, jo man liekas, ka pedagoģijas lauks, tieši skolotāju profesijas lauks ir tas, kur piedāvājumu un pieprasījumu ekonomiskās šīs kopsakarības nestrādā. Būvniecībā tas strādā. Ir pieprasījums, ir piedāvājums un tā tālāk. Tirzniecībā tas strādā. Vajag lētāk produktu, dārgāk produktu, siers, piens, vienalga. Bet pedagoģijā, diemžēl, tas nestrādā. Jā, man tiešām jāsaka jums liels paldies, jo... Varbūt kaut ko pozitīvu beigās. Man liekas, ka tas ir diezgan pozitīvi, ka šīs likumsakarības šajā sfērā nestrādā. Nē, tā gluži nav. Tā būs preses drusciņa arī kaut kāda, jā, tie ir tādi caur un caur. Mums bija viena ažitāža, kad mums vispārējais mūzikas skolotājs vienā studiju gadā nebija vispār uzņemti, un pēc tam, diemžēl, kadra mainības rezultātā bija tāds, jā, ka cilvēks pateica, ka mums šobrīd studē 60 mūzikas pedagoģijas studenti, un pēc tam tālāk tas tika teikts, ka tika uzņemts 60. Lai gan īstenībā tā ir informācijas drusku pārpratumu, tā kā klusie telefoni, kā mēs saucam. Tā ir galīgi aplama informācija. Tā ir aplama, tāpēc, ka tāds noteikti nav. Mēs uzņemam kopumā, man šķiet, bija ap kādiem 15 līdz 20, bet liela daļa ir profesionālo mūzikas priekšmetu skolotāji. Iedomājieties, cik tur ir specializācijas. Klavierspēle, vijospēle, flautas un tā tālāk, vokālisti, un tad cik vēl vispārējais izglītības mūzikas skolotāji. Gribu pateikt arī paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai par to, ka šobrīd ir katrai mācību priekšmetam vai katrai mācību jomai savs, agrāk to teica valsts metodiķis, kas šobrīd arī ir īstenībā mūsu
mūzikas akadēmijas astodā profesora, kas ir atbildīga par mūziku. Tas ir ļoti nesens notikums, daži man liekas, gadu, faktiski gadu pat tikai. Tāpēc es domāju, tas varbūt arī ir virziens un novēlot nākotnē, lai, piemēram, valstiskā līmenī runāt par mūzikas skolotāju izglītību, tā kā jebkuru citu. Es pilnīgi pieļauju, ka tad, kad es biju katedras vadītājs, es biju rakstījis savu laiku kāds atlakām un tā tālāk, vai vēl iedota datus, cik Latvijā šobrīd strādā skolotāji. Atbildi bija tikai likmēs, bet man interesē personas pret likmēm, jo tāpēc, ka jautājums, cik personas strādā, cik likmes. Jā, diemžēl likmēs, bet cik cilvēki pārslogot un cik cilvēki strādā tikai uz kaut kādām 5-6 stundām. Cik mums ir jauni vecumā līdz 30, cik mums ir 30 līdz 40-50 kaut kāda, cik mums ir pirmspensijas, cik mums ir pensijas vecuma. Un tad pieliekam klāt nākamo tabuliņu, kāda mums ir skolu reformas ideja mūsu dzimstības rezultātu sakarībā un paskatāmies, kāds ir valsts pasūtījums, cik mums ir vajadzīgs. Un te vienkārši tāds akcents, tā skolotāja profesija ir ļoti pieprasīta. Man šķiet, šis varbūt veido to prestižu, cik tas ir pieprasīti, jo, ja mums pabeidz 7 absolventi, jūnijā viņiem ir izlaidums, bet augusta beigās pēdējā nedēļā es paskatos, ka viena tikai Rīgā ir vajadzīgs 26 profesionāli pedagogi, ja es tev vakants, es 26. Un tas ir tikai Rīgā, un es pat nerunāju pa visu Latviju, tātad mēs nekādi nevaram nokļaut. Bet iedomājies, ka šie 7 absolventi, viņi visi strādā uz to brīdi, kad viņi jau beidz. Tātad mums 0 nokļaut no vakancēm. Tāpēc es domāju, ka šim pieprasījumam vajadzētu būt samērā prestižam un atļaujiet šo reklāmas pauzi mūzikas laukā teikt, nākam daram. Mūzikas skolotājs ir arī profesionāls kora diriģents, ir ar iespēju strādāt pirmsskolā, ir B-daļas ar iespēju strādāt mūzikas skolā savā specialitātē un varbūt arī pieaugšo kora diriģents. Un kādreiz redz, kā ir sanācis, ka tā kā Edgars Vītols, kurš arī ir mūzikas pedagogs, tiek aicināts uz raidījumu izteikties par šiem jautājumiem. Lūk, dzīves veiksmes stāsts un piemērs. Es domāju, ka mēs šodien esam diezgan daudz runājuši par skolotāju profesijas prestižu, par skolotājiem kā tādiem, par izglītību, par nākotni. Nu, šī saruna droši vien principā varētu būt nebeidzama, bet ar to mēs šodien beidzam. Paldies viesiem un tiekamies nākamreiz. Paldies, kolēģi. Paldies, Mārtiņ.